Vai latviešiem ir humora izjūta? Šo noslēpumu glabā Latvijas televīzijas arhīvi. Acīm redzam, 2000. sākumā varēja televīzijā nokļūt ar jebko. Šoreiz reaģējam uz humora raidījumiem. 1, 2, 3, 4. Mēs varam, jā? Jā. Tā esmu es. Tā ir pirmā sieviete Latvijā, nevis Rojas Rodgers. Tā trakā Milda tā vairs nav un nebūs tagad. Bet es jums pateikšu atklāti, skumji man ir bez viņas. Es ko nesaprotu. Imanta Babīte bija skeču šovs, bet kāpēc tāds dīvains nosaukums? Iztēlojies Jarāns un Porgants, steidzam vajadzību pēc toaletes un vilciens līnijā Imanta Babīte, kur abi nepacietīgi gaida parocīgāko izkāpšanas vietu. Procents izvērties tik humorpilns, ka šīs vilciena līnijas nosaukums ticis skeču šovu priekšgalā. Es jums tagad nodemonstrēšu, kādu brīnumu var panākt ar šo laicīgo tehniku. Es jums uzburšu, nu ko, pareizi, manu draudzenīti Mildiņu. Aiziet! Hop! Jēzus Marija! Pirmās drag queens Latvijā. Šis ir slavenības? Jā, es viņus esmu noteikti redzējis televīzijā. Milda, mums taču viss bija sarunāts, ka es tevi spiedīšu, ka tu parādīsies normālā izskatā. Kāda tu izskaties? Kas tev pa tādiem līķu krakliem te mugurā? Līķu krakliem. Normāli draudzene. Jā. Atbalsta. Kas tev šitais klavieres nopirki kaut Kādus klavieres stulbā? Tas ir dators. Kur skatītājs skatās uz mums, pasveicinies. Mūsu filmē! Tas šitādā izskatā. Šis rada tādu sajūtu, ka tā ir improvizācija, to neliekas? Varbūt. Iespējams. Viņa tā bez konteksta peld šobrīd mazliet. Mildiņu tīpaši. Un tagad es jūs, kamēr mana draudzenīte aizies pie friziera, es jums parādīšu kādu skaistu dziesmiņu. Uzmanību, lūdzu! Zvejniek dēls uz jūru pošas, meiča krastā žēli raud, bangas ceļās Tā nedrīkst darīt. Vētra plosās, nebrauc jūrā, briesmas draud. Acīm redzam, 2000. sākumā varēja televīzijā nokļūt ar jebko. Tad tu atnāc ar ideju, nebija tāds, jā. Ļoti labi. Vai ne? Būtu labi tādā laikā. Jūras nara, puišu kāra, Tukši gliemeži. Nav tukši. Mājas tikai izīrē. priekos bēdas paiet. Mēs. Ko viņi tur svin? Šādi aizsākās Latvijas televīzijas ēdnīca lejā, starp citu. Pirmie iemītnieki. Jūra krāts un vēji pūš. Es paralēli mēģinu ieklausīties tajā tekstā, un es vairs nesaprotu, par ko ir šī dziesma. Tu saproti? Nē, es vispār neklausījos tekstā, es vienkārši skatījos to, ko ir tā. Priekos bēdas paiet mūs. Izskatās man pēc vienkārši tā zivju restorāna reklāmas. Es laikam būtu izslēdzis uzreiz televizoru. Labi, šaujam. Tā, šaujam. Boks. Es kaut kur atceros šo intro arī kaut kur Man atgādina kaut kādu... iepazīšanās Jā, mīl vai šovu. nemīl. Bija tāds... Anekdošu klubs. Satieks divas draudzenes. Ak, kungs, kā tu esi notievējis? Zini, pārdzīvoju, mans vīrs man krāpj. Nu, ko tad tu šķiries no viņa? Nevar, man vēl jānomet 3 kilogrami. Okay. Viņi tā kā ir studijā vai pie atsāras? Viss? Es jūtu, ka šis būs ļoti neveikls skatījums. Labi, es jau godīgi neko nesapratu. Nē, man nav.
Šis neaizķēra. Joki no rīta, pa dienu un vakarā. Tāda bija raidījuma anekdošu klubs dienas kārtība. 3 reizes dienā, 5 minūtes, kurās 3 dalībnieki katrs stāstīja savas labākās anekdotas. Vai bija smieklīgi? Nu, tāpat kā ar jebkuru anekdotu. Vai nu smējies, vai arī dziļi nopūties. Strādāju kādā darbietā, un man viens no kolēģiem, viņš laiku visām sievietēm piemiedz ar aci. Loģiski, ka sievietes nav apmierināts, viņus raksta tā kā iesniegumu, kad vajag. Viņš atnāk tagad pie tās valdes sēdēs, arī bija valdēs. Tā kā man arī izsauc tajā komisijā, vai viņi atlaist vai nē. Viņš saka, mēs atvainojamies. Bet jums būs, diemžēl, ir iesniegums, ka jūs ar visām koķitējat, un tā nedrīkst. Tas ir seksuāli aktīvs. Viņš saka, nē, es neesmu seksuāli aktīvs. Vienkārši man tāda slimība, es nevaru, es miedzu ar aci, bet, ja es izdzeru 2 aspirīna tabletes, man viss kārtībā. Pierādiet. Šis tagad tūlīt, vēl kā ārā, viņš tur 1 prezervatīvu paciņu izvelk, 2, 3, 4, 5, 6, viņš atrod to aspirīnu, viņš izdzer 2 tabletes, pārstāja. Kā mēs varam ticēt, ka jums ir sieva, 2 bērni, un kāpēc tik daudz prezervatīvu uz darbu līdz? Viņš saka, ja jūs pamēģiniet iet aptiekā, piemiedzot ar aci, nopirkt aspirīnu. Es ļoti stulbas, mēs nesaprašu. Man liekas, ka prāts ir aizgājis prom. Es domāju, kādreiz tās garās anekdotas bija populārāks. Visu laiku tu tā kā gaidi to punchline, tad tu dzirdi to punchline, un tev ir tāds... Jā, ok. Manuprāt, kad tie kādam ir humora izjūta, vienkārši mums nav. Nē, viņiem noteikti ir latviešiem humora izjūta, vienkārši varbūt tas nav tas labākais piemērs. Mēs neesam pietiekami... Inteliģenti. Laikam, jā. Jā. Neaizmirst pieslēgties arī nākamnedēļ, kad grimsim bērnības un nostalģijas sajūtās. Priekš tiem laikiem, wow!